derēju reizē tik tīvā zemē. Es ar sauli saderēju reizē tik tīvā zemē. Nav saulīte uzlēkusi, es jau biju jūrmalā. Nav saulīte uzlēkusi, es jau biju jūrmalā. Jo Vāczemes tas barons ir bijis, viņš vienmēr kā braucis, viņš vienmēr no Vāczemes ir kaut ko atvedis. Un tur lejā Vītmalā ir tā saucamās Vāczemes priedes, mēs vienreiz ar bērniem nākām skatīties. Tās, kas tur ūdenīs, tad viņām pirmkārt ir tādi īpatnēji čiekuri, īpatnējs mīkstas lapas, un tiem čiekuriem nav sēklu ar zagiem. Saulīte pusdienā ies jau jūras līkumā. Nav saulīte pusdienā ies jau jūras līkumā. Nav saulīte vakarā ies jau bijumā zemē. Nav saulīte vakarā ies jau bijumā zemē. Rā, ra, di, di, ra, di, di, ra. Rā, ra, ra, di, di, ra, di, di, ra. Rā, ra, ra, di, di, ra, di, di, ra. Rā, ra, ra, di, di, ra, di, di, ra. Es atradu saules meitu, liepas galdu mazgājām. Es atradu saules meitu, liepas galdu Šodien esam jauki pastrādājuši, ir brīnišķīgs laiks un labi, ka nelīst. Visi domājam, ka līs, bet nelīs. Un kopā ar to brīnišķīgo gulbi arī esam kocēnu ceļu malas sakopuši, šos te dīķus pieguļošos skolai sakopuši un pacēlus augšā visus tos papīrus, ko cilvēks met zemē. Visas tās pudeles, atkritums un esam kopā savākuši 30 maisus. Bet žēl, ka jāceļ augšā viss šīs lietas ir. Turpmāk nākotnē nemetīsim zemē. Mēs esam draugi, komandas biedri, Kocēnu sporta klubu pārstāvi, florbal komanda Rubena. 10-15 cilvēki katru gadu arī esam. 3. gadu jau, neskatoties to, kad laiks ir apmācies visiem jautri garīgais. Arī autoveikalu mēs 2. gadu pēc kārtas apstādinājām un iepirkāmies attiecīgi. Tā kā iztīrījām autoveikalu, bildes sataisījām. Tā kā mēs ne tikai vācam, mums tas te ir tāds tā kā gan satīrija Kocēnu novada teritorija, gan arī jautri laiku pavadīt. Tā kā aicinu visus arī nākamajos gados uz priekšu piedalīties un tā kā Latvijai ir jābūt uz 2016. gadam laikam tīrākai valstī pasaulē. Uz to mēs arī ejam. Paldies. Tiekamies cits gads. Salabojām laivas vecās, pielikām reklāmas stendu, kurš turpmāk vēstīs visiem par to, ka šeit ir Rubens Anši. Neko jau daudz mēs neizdarījām, bet 47 cilvēki tāpat apstaigāja apkārt savās ezers. No ziemas guļas izvācām ārā laivas, sagatavojamies jaunajai sezonai. Bija sapulce, kurā ievēlējām jaunu priekšsēdētāju.
Kurš tas ir? Didzis Jaunzems. Turmāk būs Didzis mums, lielais priekšnieks, kurš arī varēs droši vien aiznest kādu informāciju jums. Nospraudām galvenos mērķus šim gadam. Vienojāmies par to, cik daudz zivis ielaidīsim, lai būtu interesanti gan pašam akķerniekiem, gan viesiem. Vienojāmies par to, kāda kārtība būs arī, lai laivas varētu saņemt. Nu, un tad sākām. Galvenais šodienas mērķis, kāpēc? Un galvenais mērķis bija, ka ķērāmies klāt pie darba sadalas talkai. Nevar vien nokriesāt uz tikiem gulti. Jā, bet es īrijā pie meitām, tad kanāli liekas, ka uz pusi lielāki viņi. Jā, vajadzētu uzrakstīt uz ābolu rīvēnu. Uzspraust, ja? Vai, pašu pēdējo. Tu būtu jāpēdīt tik daudz? Es priekš citiem arī cepu. Es domāju. Tu domā, ka es priekš sevis tikai, jā? Vien pats arī pēc, jā. Nē. Visiem. Es pat ceru, ka kāds man palīdzēs cept. Visi te tur pa vienai desmitniedē, vai mainamies? Tu vajadzēja kaut kādu. Man tas ir jau gatavs. Jau var ēst? Arī šādi var. Gribēja ēst cilvēks. Arī šādi var cept. Arī šādi var cept. Praktisks pielietojums. Grābet, ja? Man dar arī pēc tālkas. Inovatīvas idejas, ja? Tā pielietojums. Latvieši māk visu uzdām.